Velnkāvis, tumšā bruņinieka kronikā. Ziņo Daniels no ļoti tāla tumša visuma zīlēm. Viņš, Apofis, atlidoja ar gigantiskiem kara kosmoskuģiem. Viņš, visuma iekarotājs, ieradās no Melnāca caurumā, kas atradās Andromedas galaktikā. Dievs iekarotājs Apofis pielidoja pie Saules, lai uzlādētu savus kaujas kosmoskuģus. Tumši zilajās visuma dzīvēs viņa kosmoskuģus nevarēja saskaitīt, jo to bija daudzi. Viņi, tumšā visuma bruņinieki, devās no planētas uz planētu, lai pakļautu savai ticībai visus, no kuras viņi ieguva spēku. Viņu ticības uzspiešana man asociējas ar viduslaiku baznīcu, kad vācu kristieši pāvesti uzspieda ticību neticīgajiem pagāniem. Kā rezultātā 9. gadsimtā izvērtās krusta kara, jeb krustešu kauja par ticību. Tāpēc tika radīts Dievu panteons, lai ar konsulāta palīdzību izlemtu, kā zemes cilvēkiem pretoties Dievam iekarotājam Apofisam, kas ieradušies no dziļā visuma zīlēm ar daudziem kosmoskuģiem. Un Dievu panteons izlēma sūtīt velnkāvi, nogalināt nezvēru. Velnkāvis teica: āzis, čūskas un 4 apokalipses jātnieki miglā. Apokalipses jātnieki un melnā āža galva. Kad atnāks Dieva dēls, to neviens nezina. Apokalipses jātnieki uz melnā āža galvas. Visa pasaule tumsas varā. Velnam savi ministri, krustelēs stāv nācija, āzis un čūskas. Āzis no mīklas pasaules. Gorgorotā, Ogorotā, Ocularis Infernum. Āzis un čūskas, cietoksnis mīklā. Apokalipses jātnieku melnā āža galva. No mīklas pasaules. Drakoniskie likumi, tajos mēs dzīvojam. Es nezinu, kas būs rīt un parīt. Cilvēki kā plēsoņi. Drakonisko likumu ietekmē. Tā ir bijis visos laikos tāda lieta kā kārtība, kam paveicas, tas labi dzīvo. Lauči plēsis pret melno bruņinieku, atvars debesīs, kauja sākas. Melnais un baltais, melnais un baltais, uguns svētība un bruņa mašīna kurts, kā senais varonis lauči plēsis. Gadsimtiem pazemots dubļos mīts, melnāk par melnu tas pataisīts ir. Kā tumsas nācijas bruņinieks, spošs, miljoniem dvēseļu pakļauj zem sevis. Citus tas atbrīvo, citus tas pakļauj.
Pēdējā kaujā Lāčplēsis ies un līdz ar viņu nācija ies. Melnā bruņinieka augstākā vara svētīs viņu Ragnarok kaujai. Melnā bruņinieka tēraudzes zobens svētīs karam, svētīs varai. Lāčplēša spēks, 9 vīru spēks, kā uguns svētība un bruņu mašīna kurts. Melnā čūska Djurgens, melnā visuma pavēlnieks. Vienkārši parazīts vai ierocis, perfekts organisms no planētas tālums, kam ir jāiznīcina cilvēku rasi. Tas dzīvo kosmiskajā stacijā, viņš perfekts mednieks, pirms kalni radušies, pirms zeme radīta. Tu esi mans kungs, mans dievs no mūžības un mūžību. Pirms kalni radušies, pirms zeme radīta, tu esi mans kungs, mans dievs no mūžības un mūžību. Trīspadsmitais gadsimts. Es Melnkāvis devos kārtējā savā jūras ceļojumā. Bija negaiss, apmākušās debesis, lietus lija. Es pametu savu ģimenes sievu, lai dotos uz nezināmu zemi, kur kā leģenda vēst daudzi mani vikingu brāļi gājuši bojā. Viņi tagad ir Valkalā. Nostāsti liecina, ka viņus nogalinājuši pāvesti tumšie bruņinieki, ir gribēju uzspiest savu ticību. Šie tumšie krustnešu bruņinieki bija tērti spīdīgā dzelžu bruņās ar ķiveri galvā un zobenu un vairogu, bet viņi stāsta, ka viņi izskatījās melni kā drakoni. Tāpēc es biju gatavs uz visu. Kad bija jau tuvu krastam, mani sagaidīja ciemata iedzīvotāji. Simtiem mani vikingu brāļi tagad ir Valkalā, un viņiem ir pīrs, svētku mīlestis Valkalā. Viņi dzer kazas, heidrūnes, pienu, nēdi, kautu sivēnu. Nostāsti liecina, ka krustnešu bruņinieki nokāva visus un nodedzināja ciematu. Pat gūstekņus neņēma, neko sev līdzi nepaņēma. Bet, kad bija jau ciematā vēlā vakara stundā, turot rokā lāpu, kuras uguns izgaismoja ceļu, pieejot pie kritušā vikinga, redzēja kaut ko dīvainu. Galva norauta, it kā nokosta, citam vikingam vispār kājas papalkušas, augšējā ķermeņa daļa pazudusi. Vēl citi bija it kā dzīvnieku nokosti vai saplosīti. Es sāku saprast, ka kaut kas nav pavisam normāli. Pēc kāda laika pat atradu pašu tumšo bruņinieku krustnesi, kritušu kaujā. Galva arī tam nebija it kā nokosta, kas man lika secināt, ka te bijusi ne kauja, bet slaktiņš, jo pat krustnieši bēguši no kaut kā nezināma. Mans ceļojuma mērķis bija nogalināt mītisko zvēru, par ko mana ciemata vecāko padome mani grezni atalgotu. Es biju te ciematā, dega lāpas pie mājām, sāku dzirdēt nezināmas skaņas, it kā dzīvnieku skaņas, un tas, ko ieraudzīju, atcerēšos uz visiem laikiem.
Es redzēju melnu lielu drakonu, svešķermeni. Tas īstenībā nebija te drakons, bet kaut kas cits. Acīm redzot, tas atnācis savākt savu medījumu. Bet es viņam iešāvu ar arbaletu tieši galvā. Tas palika dusmīgs, jo es iztraucēju tam vakarītes. Tas nošņācās un paskatījās uz mani. Tad tas metās man virsū, skrēja lielā ātrumā visapkārt, dega uguns, lāpas. Tad miglā es ieraudzīju skaistu sievieti, kas arī šāva pa zvēru ar loku. Melnais drakons saķēra kritušo bruņinieku dzelzs bruņās un vilka mežā iekšā viņu, bet ugunīgā sieviete izšāva ar uguns bultām pa melno drakonu. Melnais drakons palika agresīvs un metās sievietes virzienā, kas man radīja iespēju nogalināt to, jo es ātri uzkāpu uz mājas jumta, kur atradās katapulta, un izšāvu pāris reizes. Katapulta trāpīja drakonam, un tas sadega liesmās, un beigās uzsprāga. Sievietēs pateicības, ka viņu izglābu, iedeva man talismanu, kādu kristālu. Piegāju pie drakona un norāvu tam mēli, kā liecību par uzvaru un medījumu. Biedi diena, es velnkāvis nu devos atpakaļ uz savu dzimteni. Vikingu ceļš, jūra, pērkons, apmākušās debesis, negaiss. Vikingi jau senā vēsturē kopš 9. gadsimta pirms devās ceļojumos pa jūru vai kaujas laukā, gan uz ieročiem, gan saviem drakār kuģiem un māju jumtiem arī sienām greba rūnas un svastiku. Spēka zīme. Daudzos karagājienos vikingi ticēja, ka Tors un Odins viņiem palīdzēs. Ja vikingi krita kaujas laukā, viņiem tas bija gods, jo vikingiem nebija bail no nāves. Viņi drīzāk to sagaidīja ar prieku un lepnumu, jo ticēja, ka pēc tam dosies uz Valhalu, kur tiem bija dzīves, grēzna ēšana un pīrs ar kazas heidrunas pienu. Vikingi bija drosmīgi karotāji, un arī saimniecībā viņi bija lieli kungi pār savu dzīvi. Latviešu vikingi, kurši bija arī drosmīgi, bet bieži vien arī rupji un diezgan stingri. Ir zināms, ka latviešu vikingi bija arī labi saimnieki savā ciematā. Norvēģu vikingi atšķiras no latviešu vikingiem, bet abiem bija kas diezgan līdzīgs, kopīgs. Lai arī kopējā kultūra 9. gadsimtā bija ļoti līdzīga, tomēr bija tradīcijas, kas lika atšķirties. Bieži vien nevarēja atšķirt zemnieku no vikinga, kas dodas kā kaujā vai jūras cirojumos, jo ģērbšanās un kultūra bija vienota. Lagerta un Ragnārs bija vikingiem ļoti augstā godā un cieņā. Lai arī vikingi bija
pret kristietību, jo ticēja, ka kristiešu dievs ir vilkuses dievs. Lagerta un Ragnārs ticēja saviem dieviem, Toram un Odinam. Kad bija negaiss un kuģis ir Drakvars brauca tālos jūras ceļojumos, Lagerta un Ragnārs prasīja dievu labvēlību, lai kuģis nenogrimtu jūras ceļojumu laikā. 12. gadsimts iezīmējās ar lielu pāvestu un kristiešu laiku, kad daudz